Patiesībā ir tā, ka, lai visi labi justos, nav nepieciešamības pēc siltas kūts. Ir pilnīgi pietiekoši, ja vistai būs siltas kājas, ko mēs varam nodrošināt ar sausiem pakaišiem. Lai vistai būtu vienmēr pilns vēders, ko mēs nodrošinam ar pilnvērtīgu barību, un vistai ir nepieciešama gaisma, lai viņa varētu dēt olas. Tā gluži nebūs, ka kūts pasargās vistu no plēsējiem, kas staigā mums apkārt, no mežiem, kas nāk, tās ir lapsas. Upes malā var dzīvot gan caunas, gan seski, gan ūdeles. Lai mēs varētu pasargāt savus putnus, mums ir pašiem saimniekiem jādomā par to, lai visas ventilācijas, šahtas caurumi, durvju ventilācijas būtu nosegtas ar stingru metāla žogu, un lai mēs paši rūpētos par to, lai kūtī nevarētu šie plēsēji ienākt pie mums. Patiesībā ir tā, lai kur arī atrastos jūsu mājputni, lielā fermā, mazā piemājas kūtiņā, viņiem ir iespēja saslimt ar dažādām infekcijas slimībām un būt pakļautiem dažādiem spalvu parazītiem, iekšējo orgānu parazītiem, un mēs esam atbildīgi par to, lai mūsu putni justos labi. Ja arī tev ir radies jautājums par mājputnu audzēšanu, mēs gaidīsim tavu zvanu un ar prieku palīdzēsim atrisināt tavas problēmas mājputnu lietās.